Sveiki! Mani sauc Roberts Gotlovs. Es esmu iegultās elektronikas inženieris un es strādāju uzņēmumā Saftehnika. Ikdienā es pārsvarā strādāju ar datoru, bet ļoti daudz laika paiet testējot, atkļūdojot un pārbaudot dažādas ierīces. Tas ir mūsu jaunākais produkts, un tur iekšā ir šāda te iespiedu plate. Tur iekšā ir veseli 2 procesori, kuriem es arī piedalījos koda rakstīšanā. Viens atbild par displeja zīmēšanu, otrs atbild par datu apstrādi, signālu saņemšanu. Praktiski viss, kas ir vajadzīgs, lai šādu te projektu izgatavotu, ir apgūstams tepat Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē. Skolas laikā vēlējos kļūt par profesionālu saksofonistu. Man paveicās ar fizikā, labiem eksāmenu rezultātiem, un tad es pārdomāju un tomēr aizgāju studēt uz RTU. Tad, kad es sāku studēt elektroniku, pirmo reizi, ja godīgi turēju rokā lodāmuru, iemācījos vispār programmēt kaut ko. Es atceros, pirmajā kursā mums bija viens tāds projekta darbs, kur bija jāsataisa neliels pulkstenis, un Ziemassvētku brīvlaikā man tas likās aizraujoši, jo es gribēju pielikt arī godinātāju klāt un skaitīšanu uz atpakaļ un uz priekšu. Tā pagāja man ziemas brīvlaiks, mācoties programmēt. Pats vērtīgākais studiju laikā bija elektronikas klubs. Tā bija tāda studentu laboratorija. Katrs students, ne tikai tie, kas mācās elektroniku, var iet un realizēt savus hobija projektus. Tur es pirmo reizi uztaisīju projektu, kas ir automašīnai piekabes gaismu kontrolieris. Es strādāju vēl šodien. Arī es uzsāku darba gaitas jau pēc 2. kursa. Burtiski pie mums ciemos atnāca viens jauns uzņēmums, kas nesen bija pārcēlies no Somijas un meklēja perspektīvus studentus, lai taisītu mētājumus mikrofonus. Ja tev interesē fizika, ja tev patīk ne tikai programmēt un taisīt tādas virtuālas lietas, bet tu gribi kaut ko izdarīt ar rokām, uztaisīt kaut ko taustāmu, produktu, varbūt uztaisīt jau savu jaunu uzņēmumu, tad elektronikas studiju programma ir ļoti laba izvēle. Studē viedās elektroniskās sistēmas RTU.